Sveiki visiem! Turpinam Čezets projektu. Tātad visas detaļas, kas jākrāso melnas, ir nostrūklotas. Dosim šodien krāsot. Tagad parādīšu nedaudz rāmis. Šitas mums krāsosies pelēks. Nakša. Tad te mums ir, te vēl ir šis no citiem motocikliem, bet pārsvarā visi no Čezetes, tad visi tas melns, visi kronšteini, atsperes, tiltiņi, štoki, visi nošmilšots, filtra kaste, no iekšpuses viss arī iztīrīta, bija drausmīgi vienkārši. Fāru turētājs, fāru, bet spidometri. Nu tā kaut kā, gaidām. Pēc tam būs nofilmēšu, kā izskatās nokrāsots jau. Nu, pazvanīja krāsotājs, visas detaļas ir nokrāsotas. Tad to var atgādināt, šitā ir pulvera krāsošana, nevis klasiskā kvalitāte. Ļoti laba, apmierina. Nu, šitās detaļas ir, tās ir Planētai Sport. Tātad vāciņš, zobrata, ručkas, tas ir sudraba, vai ne sudraba, pelēks, peka, filtra kaste. Nu jā. Šeit mēs pēc tam uztaisīsim, lai redzami uzraksti. Viņi būs smuki. Nu tā, kaut kā. Nu tā, nedaudz pa sēdekli. Tātad apakša ir nosmilšota, nokrāsota. Sēdekļa čehols. Čehols ir ordinālais. Un nevis tas, kas bija virs šo mocim, bet cits. Viens labs cilvēks man viņu iedeva. Viņš vienkārši jānotīra, un plus ir tas, ka viņam ir aizmugurē ČZ. Tādu mūsdienās nezinu, vai var nopirkt. Viņš ir tā kā iekausēts. Tāds pilnībā vesels, kā netīrs. Notīrīsim jaunas skaviņas. Tās bija sapuvušas. Saliksim parlons labs, vesels. Saliksim, būs smuks. Nu, šodien nedaudz pa pulēšanu gribēju pastāstīt. Tātad pulēju es arī pats, kaut gan man ļoti nepatīk to darīt, bet, kādam dot, tas ir atkal jāgaida. Protams, termiņi nebūs tie un tā tālāk. Sakot, nedaudz uzskats līdzeklis. Kāds izskatās nepulēts vāks, ja? Tad redzat, viņš viss ir šeit, es eksperimentu pēc vienkārši paprovēju uz mašīnīt papulēt, lai parādītu, kāds rezultāts, ja neslīpē. Viņš viss alumīnijas laika gaitā ir visādiem bojājumiem, buktītis un švīks, viss tā tālāk. Šitas viss ir jāizslīpē pilnīgi gluds, un tad tikai var pulēt. Pretējā gadījumā rezultāts šitāds, ļoti nesmuki izstās. Tātad šovakar bija uzdevums
nopulēt 2 vākus un 2 šitos te suportus. Tad var vienu jau es uztaisīju. Nu, es teiksim tā, bez fanātisma, ja? Protams, ka var ideālāk, bet nu, tas katram savs tas, teiksim, tas, cik viņš labi grib. Nu, un vāks. Vāks ir gatavs. Tā, tad kā es to daru? No sākumā visu ar fleksi, slīpēšana. No sākumā pats rupjākais, tas ir 240, es 240 to visu noeju. Pa 240 to rupjāku es neņemu, jo tad paliek beigās švīks. Ar 240 to izņemu visu šitās te poriņas, svītriņas, švīkus, visu tā tālāk. Tad es eju pāri ar 400. Ar 400 jau es noņemu švīkus, kas paliek no 240. Un tad es pārēju pāri ar 600. Nu, visu ar mašīnīti, ar fleksi. Un tad vēl es pārēju pāri ar tādu kā švammi. Te nav tagad parādīt. Pārēju pāri ar šitādu te. Šis jau ir nodulis. Jā, nu, īsāk sakot, tā jau nodulusi, bet ir tā švamīte tāda, kas ir, jo nopirkt ir ruļos, var arī nopirkt šito te uzļi pučku, viņu vienkārši uzliekās virsū. Ar viņu arī var minimāli izņemt švīkas. Un tad, principā, es daru tā, man ir mašīnīte šitāda te. Ļoti jaudīga. Šitas ir mīkstais filtrs, tas ir ritīgi tāds ciets, viņš ir. Tur lietojuši tādu pastu, zaļo pasta goju, viņu laikam saucās. Tad mēs vienkārši, kad ieslēdzam, pieliekam klāt, uzrīvējam. Un plus ir tāds, kad ar šito cieto var izņemt ārā švīkas, nu tā minimāli, protams, bet var izņemt švīkas, kas ir palikušas pēc smilšpapīra. Un tā pacenšas. Un tad, tad es izņemu švīkas, izpulēju to pirmatnējo kārtu ar šito, nu tad pārēju ar mīksto. Nu, protams, citi dara savādāk, tur var ar ūdeni slīpēt, ar 600 ar roku pāriet pār, tā es arī darīju, bet, nu, tas, es saku, cik katram ir augsts tas līmenis, cik viņš grib, ja. Teiksim, man apmierina šitāds variants, tas nav tāds motocikls, kas tur maksās mentos 1000, tā kā bez fanātisma. Nu, vot. Nu, un tad, jā. Šāds te rezultāts.